Divās paneļa diskusijās tika risināti jautājumi gan no pasūtītāja, gan no izpildītāja puses. Un neliels apkopojums no tā, kas tika kā svarīgākais izcelts. Un, protams, tad arī dienas kopsavilkums no iesaistīto un konferences tēvu puses. Dodu vārdu Jānim Dripēm, kurš bija moderators un arī viedokļu apkopotājs izpildītāju pusē. Lūdzu. Dāmas un kungi, patiešām prieks un paldies cienījumiem organizatoriem un atbildīgām valsts institūcijām par iespēju būt šeit. Gandrīz vai neērti būt tik kompetentas auditorijas priekšā. Un tomēr dažas lietas. Mēs sanākot panelī kopā un šeit runātāji, tikai vēlreiz atgādināšu, bija mums visiem pazīstami kolēģi Gunārs Valings no firmas 4L, Māris Saukāns, RBS Skalvaldes priekšsēdētājs un Uldis Pīlēns, UPB Holdinga valdes priekšsēdētājs. Visi šie speciālisti deva savu viedokli un mūsu panelī, kā ārzemju eksperti piederējās Uwe Lubjuns un Tomas Šļivka. Mēģināšu jums pavisam īsi un droši vien, kā Spiridonam kungam un Pēterim Truķim tas ir svarīgi dzirdēt, ko teica šie speciālisti. Uzreiz man jāpiebilst, ka mēs nebijām izcili strukturēti tajos 3 jautājumos, kā attīstīt uzņēmēju darbību un mazināt ēnu ekonomiku. Mēs runājam par to, bet ne ļoti strukturēti, kā stiprināt konkurētspēju, kompāniju konkurētspēju un eksportspēju. Un, protams, kā uzlabot būvju kvalitāti, drošību atbilstoši šodienas pieprasījumam. Sākšu ar to varbūt ģenerālo atzinumu. Tas procents parāda, ka būvniecības nozara pietiekami nozīmīgi ir visai valsts ekonomikai, un gandrīz visi runātāji bija viensprātis, ka būtu labi šodien lūkoties pēc aktuālas uz šodienas ekonomiku un datiem balstītu stratēģiju valstī būvniecības jomām. Tas bija lūgums politiķiem domāt par šādu stratēģiju, un šī stratēģija tad ietvertu kopā ar visiem nozarē iesaistītiem arī jautājumu par nozares eksportspēju, domājot ar to gan projektēšanas pakalpojumu, gan tieši būvniecību, konsultāciju pakalpojumus. Mēs šeit minējām valstis, kur tas labi darbojās. Es no savas pieredzes zinu, ka, piemēram, arhitektūras jomā Dānijas valdība pievērš tam ļoti īpašu uzmanību, un to mēs arī redzam pasaulē. Vakar, ja jūs bijāt liecinieki slavena arhitekta Meinharda von Gerkāna vizītē Rīgā, kurš ir dzimis, pavadījis šeit daļu no savas dzīves, tad viņa veikums Āzijā, Ķīnā ir vienkārši fenomenāls. Tā kā mēs redzam, kā vienas valsts kvalitatīvas projektēšanas pakalpojums var pārsteigāt pasauli un būt par valsts ekonomikas nozīmīgu sastāvdaļu. Tas bija pirmais par šo stratēģisko redzējumu, kas ietver visus līmeņus. Nākošais par likumisko ietvaru, lai arī jūsu pētījumi, kas ir veikti pirms šīs konferences, rāda, ka sektorā liels procents nav ar to apmierināt, tad mūsu panelī izskanēja, ka principā regulējums ir saprotams un pieņemams. Tā bargākā kritika bija pret ministru kabineta noteikumu daļu un attiecīgām instrukcijām, kas pārliek detalizē un padara birokrātisko procesu patiesībā par apgrūtinošu visiem procesa dalībniekiem. To akcentējuši arī vairāk par 50% vietējo pašvaldību būvvaldēs strādājošiem. Tad mēs skatījām kā tādu strateģisku un svarīgu nākotnē jautājumu, ko Būvniecības valsts kontroles birojas jau ir izvirzījis, sakārtot šo ekspertīzes daļu, attiecīgi ekspertu kvalifikācija un atgriezties arī pie precizēta skaidrojuma par būvprojektu vadītāju un atsevišķo sadaļu atbildības lietām, kas visumā ir iezīmēti loģiski likumiskā ietvarā, varbūt prasa precīzu skaidrojumu. Tad mēs runājam pie konkurētspējas par biroju lielumu, uzsverot, ka nišas produktam ir iespējams atstāt šo te mazo pakalpojumu, tas ir individuālais sektors, dažādi mazie darbi, bet normālai konkurētspējai, tai skaitā starptautiskai konkurētspējai, daži kolēģi pat atļāvās minēt, ka minimālais skaits birojā, kas nodarbojas ar projektēšanas pakalpojumu, būtu 8, tā būtu 3D dokumentācija, un tās būtu lietas, kas būtu tā kā
mēs teicām, līdzīgi ar pašvaldības reformu, novada apvienošanu, kaut kāds līdzīgs process, ja vismaz skatījums uz tām lietām būtu jāveic arī projektēšanas nozarei, jo tas tikai dotu kaut kādu loģisku konkrētu spēju. Manuprāt, bija ļoti vērtīgi ieklausīties tajā pieredzē, ko mums teica kolēģis, kurš ir arhitekts uzņēmējs, pie tam ļoti lielu starptautisku, teiksim, tādu atvēzienu, varētu teikt, Ulds Pīlēns, un viņa pieredze Vācijā un Skandinavijas valstīs tiešām ir unikāla. Viņš ieteica mums skatīties ģenerālu uzņēmēja atbildību un funkcijas visu procesu administrēšanā, kā tas ir Skandināvijā, atstājot arhitektam šo eleganto autorības lomu, bet pēc tam gan ģenerāla uzņēmējiem uzņemoties atbildību pret apakšu uzņēmējiem, gan pret visu procesu. Un tur mēs aizrunājamies līdz ieteikumam, ka Norvēģijas modelis, kā procesu administrēt, būtu ļoti piemērots Latvijai. Un tieši akcentējot uzmanību uz šo ģenerālu uzņēmēju funkciju, mēs arī aizrunājamies līdz tam, kad būtu noteikti jāierobežo šis pakāpienu skaits apakšu uzņēmējos, lai tur nevarētu būt neskaitāmas lietas. Tad nonākot tuvāk jau ēnu ekonomikai, gan arī vai neērti teikt, bet mēs atkal pieminējam Igauņus un viņu samaksu par būvniecības nozarē par atalgojumiem attiecīgās darbu kategorijās. Kā mēs zinām, pētījums mums rādīja laikam vidējās algas tajā sektorā starp 600 un 900 un drusku eiro, tad es neesmu tik zinoši Igaunijas ciparu jomā, bet droši vien Spiridono kungs cits zina, kad tas algu līmenis ir cits. Pakalpojumi īpaši neatšķirās, līdz ar to tas tiek uzskatīts, ka tā patiesā samaksa par darbu būtu viens no tiem, kas izskaustu to ēnu ekonomikas sektoru. Otru lietu mēs minējām, tas jau tāds tehnisks varbūt process, kad šī elektroniskā fiksēšana sistēma kartes ar visiem darba stundām un tā tālāk ar personas identifikācijām būtu ļoti loģiska. Mēs runājam arī par vienu likumisko bāzi, lai vienā valodā mēs runātu līgumiskā valodā. Tas būtu, teiksim, mēs pieminējam bibliotekas piemēru ar FIDIC līgumu, kur visas puses strādāja pēc tā ar starptautisku būvuzraugu pieredzi, kas mūsu gadījumā bija Hill International. Tās bija lietas, ko mēs ieskatījām par svarīgām. Tad kolēģi panelī runāja par standarta līgumiem un to lomu, un tas būtu gan pie projektēšanas procesa, gan pie autoru uzraudzības, teiksim, standarta līguma ieviešana atsevišķās sadaļās, kas droši vien arī Druķkungam padarīt dzīvi vienkāršāku un pārskatāmāku, būtu vēlama. Tad mēs runājam par būvkontroles, teiksim, ja būvuzraudzības procesa tādu fizisko klātbūtni, kur institūcijām būtu jākoordinē savus darbus, un es atkal atgriežos pie Ulda Pīlēna teiktā, ka viņš ieskata, ka valsts uzraudzības klātbūtne, piemēram, jau minētajā Norvēģijā, ir ļoti strikta, kamēr, teiksim, tieši fiziski viņi gandrīz savos objektos nav satikuši nevienu būvuzraugu, tas notiek elektroniskā veidā, ir šī 3D projektēšanas dokumentācija. Uldis arī minēja piemēru, šķiet, ka dažas lietas pat tiek pārbaudītas vai projektos ir pareizi, notiek šīs konsultācijas ar tiešiem darba veicējiem, bet tas notiek uz labas tehnoloģijas, labas kvalifikācijas bāzes, nevis uz subjektīvas attieksmes bāzes. Mēs arī skatījām vairākus piemērus, tā kā izslēgt šo subjektīvo faktoru, balstīties uz tehnoloģijām, uz iespēju digitālā vidē pāraudzīt projektēšanas kvalitāti un būvniecības procesu, vai tas notiek atbilstoši šai kvalitātei. Mūsu kolēģi no ārvalstīm, jau pievienātais Tomašs Šļivka un Uve Lubjūns, uzsvēra, ka katras kompānijas, vai tie būtu projektētāji, izpildītāji, attieksme un atbildība ir varbūt tas noteicošais procesā. Tā ir iekšējā kontrolas sistēma, tā ir darba ētika, attieksme pret likuma paklausību, kas varbūt nav sevišķi raksturīga mūsu valstī, bet Skandināvijā šāds teiciens kā likuma paklausīgs process, jeb kompānija, jeb valsts, ir ļoti aktuāls, un viņi to akcentē, tad viņi akcentēja labu administrācijas procesu, kaut vai, piemēram, saskaņošanas lietas, lai tā būtu šīs te vienas pieturas princips, lai nav
jāapmeklē šīs daudzās institūcijas, kas normālā valstī tiek organizēts par labu šim, teiksim, pakalpojumu ņēmējam. Un ārzemju eksperti arī norādīja mums uz precīzu certificēšanas sistēmu un katras jomas speciālisti kvalifikāciju. Tātad pirmais šī kvalifikācija ir, otrais ir šī absolūtā ticamība šim certificēšanas procesam. Jā, tad ir, tad tas tiešām tam arī atbilst. Un kā vienu nozīmīgu faktoru vēl minēja visā procesā mūsu ārzemju kolēģi un arī šķiet kāds no auditorijas, ka izglītībai ir arvien lielāka loma. Un tas ir droši vien tas, ko rektors arī teica Tehniskās universitātes ievadā, ka lai izglītība sekot visiem šiem procesiem un mēs būtu attiecīgā jomā konkurētspējīgi. Šķiet es tādā īsumā pārstāstīju to procesu, par ko mēs runājam, kas būtu vērts, ko būtu vērts ietvert tālāk valstī, varbūt domājot attīstīt attiecīgu likumu ietvaru un valsts stratēģiju šī jomā. Paldies jums! Paldies Jānim Dripem. Ir sajūta, ka jūs noklausījāties no mums caur durvju šķirbiņu. Jā, protams, arī mūsu grupā līdzīgas domas Jānim Dripem jāskrien uz jau citu nozīmīgu būvniecības pasākumu, vai ne? Tā, mēs runāsim par to pašu tikai arhitektūras Nacionālas padomes ietvaros, kur pat labāk sēd notiek arhitektu savienībā tāda sakritība, bet man būs prieks varbūt arī teikt kolēģiem par to, kas ir šeit runāts, jo mēs šā vai tā būsim jūsu partneri visā tālākā procesā. Un es domāju, ja kaut ko es palaidu garām vai ne tik precīzi formulēju, tad Uldis ir šeit auditorijā, pārējie kolēģi, kas piedalās panelī. Es domāju, tas ir pietiekami demokrātisks ietvers, lai to varētu izrunāt. Paldies, paldies un, protams, veiksmi. Mūsu pusē visos punktos arī zināmā mērā skārām šo pašu problemātiku, ko mēs gribētu uzsvērt tādos lielākos blokos. Tad bloks 1 regulējums administratīvajam slogam kā tādam, kas ir tāds trendīgs vārds, modīgs vārds Eiropas apcirkņos, bet pavisam nopietni tad līdzās jebkurai likumdošanai, ne tikai būvniecībā, bet vispār administratīvā sloga samazināšanai vajadzētu būt prioritātei, kas nozīmē, ka pārregulācijas izslēgšana vai vismaz esošās regulācijas vienkāršošanai vajadzētu būt tam vektoram, kas ir loģiski līdzās jebkuriem pieņemtiem lēmumiem no formas viedokļa, pat neskatoties uz saturu. Profesionalitātes veicināšana ietverot divus pīlārus. Pīlārs 1 ir veicinot profesionalitāti caur pozitīvām darbībām, caur izvēlēm un asi vēršoties pret neprofesionalitāti vai ļaunprātīgu neprofesionalitāti. Vārda asi interpretāciju, protams, ir diskutējama un ietverama, taču neradot situāciju, ka cilvēki var ļaunprātīgi izmantot iesniegt kļūdainus dokumentus ar nolūku, viltot parakstus, un nekas no tā principā nemainās. Viņi var turpināt savu eksistenci esošajā uzņēmējdarbības vidē. Informācijas veicināšana, minētie digitālie risinājumi, lai padarītu procesu caurspīdīgāku, izmantojot šodienas tehnoloģijas, ne tāpēc, ka tā būtu kāda panacēja, bet tāpēc, ka tas patiešām ir vienkārši risinājums nodrošināt caurskatāmību, un valstī ir jābūt kā tempa turētāji, kas šo te caurskatāmību nodrošina. Un, protams, atbildības jautājums. Atbildība no vienas puses mums izskanēja ļoti skaidri šī te atbildība no ģenerāla uzņēmēja kā prioritāte, tajā pašā laikā arī saglabājot atbildības šo te līmeni katrā no lēmumu pieņemšanas, katram aktoram lēmumu pieņemšanas procesā. Caurmērā tas pats vēl plus viss klāt, ko Dripes kungs minēja. Un, protams, tīri no lēmumu pieņemšanas procesa turpmāk vēl jo vairāk iekļaujošam šim te procesam būt no visu iesaistīto spēlētāju puses, un te arī kompliments konferences organizētāju virzienā par šādu fórumu piekopšanu, un lai tā notiek arī turpmāk, ka visi iesaistītie var runāt, bet lai tas nepaliek tikai šajās telpās, bet arī turpmāk tiek attīstīts, un, protams, tieši tā, vienkārši turpināt par to runāt. Nevar izlasīt pēdējo punktu, acīm redzot, maz svarīgs.
Jā, paldies. Sakrīt mūsu principā abas domas. Sapratu, ko es gribēju teikt, ka savdabīgais bija tas, ka šeit tiem, kam likums jāpiemēro, mēs principā šeit bijām šajā telpā, piemēram, būvinspekcija, kuriem šie te normatīvi akti un likums ir jāpiemēro, vēl vairāk satraucās par likumu kvalitāti nekā tā adresāti, kas ir uzņēmēji. Līdz ar to tad vēlams, ka process ir iekļaujoši ne tikai ietverot uzņēmējus un adresātus, bet arī tos, kas šo te likumu ikdienā izpilda un nes, un jautāt viņiem pēc šīs te likuma atdeves un efektivitātes un ieteikumiem. Paldies Spiridono kungam. Tagad tas izaicinošais mirklis teikt šiem punktiem jā. Publiski tas to pierakstīts, vai ne? Un nekur jau vairs neatkāpsies. Lūdzu. Ja viss izaicinājums būtu tikai pateikt vārdu jā, tad tas būtu pārāk vienkārši. Ziniet, ir šī diskusija un vispār pēdējo 2 gadu notikumi būvniecībā droši vien pievērš nozarei lielāku uzmanību nekā tas ir bijis uz kādu laiku. Jo kādreiz sākta diskusija par jaunu būvniecības likumu, protams, noveda mūs tik tālu, ka mums ir jauns būvniecības likums, bet es baidos, ka viņš tā kā diezgan ievērojami atšķirās no tā, uz kurien mēs esam gājuši, tad, kad šī ideja ir parādījusies. Tāpat laikā tas nav pārsteigums, jo vairāk mēs runājam, jo vairāk mums veidojas jaunas patiesības, jo vairāk mums veidojas jaunas idejas par to, kas varētu būt vai nebūt labs regulējums. Ja kāds varētu atbildēt uz jautājumu, kas ir labs regulējums, tad viņš varētu būt nākamais ministru prezidents šajā valstī. Bet es mēģināšu pastāstīt, ko es no šīs diskusijas un arī no iepriekšējas pieredzes esmu sapratis vismaz virzienus, kuru mums noteikti vajadzētu aiziet un kuru mums noteikti vajadzētu padiskutēt. Un neskatoties uz to, ka es izklausos šausmīgi mierīgs, man būs šausmīgi pāris ļoti kontroversālie elementi, par kuriem mēs ļoti reti runājam, bet es izmantošu iespēju, ka mana vadība visticamāk mani šobrīd nedzird, un jums pateikšu, ko es domāju par atsevišķām lietām, kuras ir ārkārtīgi populāras jūsu sabiedrībā un arī citos formos. Ja, pirmkārt, mums ir jāsāk no tā, ka mums tas tirgus ir, būvniecības pakalpojumu tirgus ir tāds jocīgs. Mēs īsti nezinām un nekontrolējam pasūtījumu apjomu. Mēs nezinām, cik daudz valsts taisās pasūtīt 1 vai 2 gadā. Mēs nepublicējam šādu veidu informāciju, un tas neļauj uzņēmējiem, normālam uzņēmējiem plānot savu uzņēmējdarbību. Es nerunāju par uzņēmumiem, kuri strādā ar 50 000 apgrozījumu, jo viņam tas īsti nav tik svarīgi. Bet ja uzņēmuma apgrozījums ir 10, 20 vai 30 miljoni, viņam diezgan nozīmīgi, vai viņa darbības lauciņā vispār būs vai nebūs valsts pasūtījumi. Šāda informācija nav vienmēr pieejama. Tas ir pirmais, pie kā mēs strādāsim un ko mēs mainīsim. Otrais, tā pašā tirgus veidošanas pasākuma ietverā, man būtu jāmin noteikti attiecību standartizāciju. Un attiecību standartizācija, tas ir gan standarta līgums, bet standarta līgums ne jau tikai publiskajos pasūtījumos. Kāpēc mēs gribam standartizēt tikai to, kas notiek starp valsti un privāto pasūtītāju? Ja mēs gribam standartizēt attiecības, tad privātie kolēģi, tad standartizējam arī jūs. Standartizējam arī attiecības starp privātiem partneriem, jo, ja gadījumā vajag standartizēt vienas attiecības, kāpēc tad nevajadzētu standartizēt citas? Mums šeit taču nav tādas aizliegtas laulības, kuras mēs nedrīkstam standartizēt. Tālāk, ko noteikti par ko mums derētu parunāt, un jā, vārds FIDIC viennozīmīgi tas ir tas, uz ko mēs arī balstīsim tas standarta attiecības. Es nedomāju, ka mēs terēsim laiku, veidojot vai meklējot labāku formu, kas ir viena no pierādītām formām. Izglītība, lai sistēmā darbojas pēc iespējas vairāk izglītotu cilvēku ar aktuālām zināšanām ne tikai par būvniecības jomu, bet arī par nozares tendencēm, tehnoloģiju tendencēm, jo tas ir pietiekami svarīgi.
jo pietiekami svarīgi neizolēties savā attīstībā kā valsts vai kā nozare un strādāt tikai un vienīgi ar ierastām lietām, jāiet arī tur, kur varbūt mēs nekad neesam bijuši. Šeit man būtu jāsaka, ka viens no interesantiem elementiem, lai veidotu tirgu un veidotu civilizētas attiecības arī publiskajā pasūtījuma jomā, mums jāparunā par iepirkuma likumu. Es gribētu teikt, ka man nav pārliecība, nekad nevar izveidoties tā pārliecība. Es tā kā cenšās, bet neizveidojās. Nav tā pārliecība par to, ka ideja par to, ka zemāka cena ir slikts kritērijs, ir laba ideja. Jo pa nožēlu visa šajā diskusijā neesmu sadzirdējis labu piemēru, kāda būtu alternatīva. Kas ir alternatīva tam, kas nav zemāka cena? Ja jūs aiziet uz veikalu un jums ir jānopērk būvmateriāls, piemēram, kaut kādus, paroka izstrādājums, viena veikalā 5 eiro par kubikmetru, otrā veikalā 6 eiro par kubikmetru, tad vai tiešām jūs vērtēsiet veikalu pēc saimniecīga izdevīguma kritērijiem, ja jūs ļoti precīzi ziniet, kāda veida izstrādājumu jūs vēlaties iegūt. Savukārt attiecību uz būvniecības darbiem mēs nezinām, kāpēc domājam, ka mēs būsim tik gudri, ka varēsim rādīt šāda veida nosacījumus. Šādi nosacījumi var pastāvēt, bet tā var pastāvēt nozarē un valstī, kuram ir pietiekama gara civilizācijas vēsture, ja tā varētu teikt. Piemēram, ja mēs veidotu kritēriju saistībā ar uzturēšanas izmaksām, ka uzturēšanas izmaksas 10 vai 15 gadu laikā neprasniec noteikto līmeni, bet vai Latvijā ir pietiekami daudz kompāniju, kuras darbojas 15 gadus? Vai Latvijā ir pietiekami daudz objektu, kur varētu šo piemērot? Vai mēs esam pārliecināti, ka pēc 15 gadiem mēs varētu atgūt publiskā iepirkuma izterēto naudu, tāpēc, ka uzturēšanas izmaksas pa 15 gadiem ir pierādījušas citas? Un šeit man nav atbilde, un tāpēc aizraujoties ar vienkāršu diskusiju par kaut kādu cita veida kritēriju, mēs nedaudz, tas ir tā ļoti populāra diskusija, jo nav jāpērk viszemāka cena. Piekrītu, tiklīdz jūs kaut ko tādu pasakiet, jūs kļūstiet populāri, bet ar ko jūs piedāvājat aizstāt? Un kā jūs piedāvājat to aizstāšanu nodrošināt tā, vai nodrošinātu arī pasūtītāja intereses? Lai neiegūtu beigās kaut ko tādu, ko nav iespējams lietot, vai nav iespējams pēc tam atgūt zaudējumus. Tālāk par tirgus dalībniekiem. Mūsu uzdevums, kā valsts uzdevums, ir palīdzēt tirgus dalībniekiem attīstīties. To var darīt divos veidos. Pirmkārtām runāt par to, par tiem ārkārtīgi veiksmīgiem piemēriem, kas Latvijā ir. Un Pilēna biroja piemērs ir viens no tiem, ar kuriem tiešām Latvija var lepoties un arī lepojas. Bet tādi gadījumi ir vēl, un par tiem ir noteikti jārunā. Savukārt, otrā puse šim stāstam ir ekonomika. Un ekonomikas sakarā viennozīmīgi mūsu darbs būs saistīts ar ID karšu ieviešanu, identifikācijas kartēm, un tāpat mēs noteikti gribētu pievērsties jautājumam par ķēdēm, bet nevis vienkārši apakšuzņēmēju ķēdēm, bet būvmateriālu piegāžu ķēdēm. Un to mēs darīsim kopā ar valsts ieņēmumu dienestu. Un jau tagad ir pietiekams analītisks materiāls, ko var izmantot vai saprast, kur notiek šmaukšanās ar nodokļiem, kurās uzņēmumos, kurās darbībās un kā tas veidojas. Un tas nav noslēpums. Man jāpasaka, ka kādreiz, pirms aptuveni 15 gadiem, es strādāju būvniecības uzņēmumā. Es domāju, ka nekas īpaši nav mainījies kopš tiem laikiem, kā norakstīt būvmateriālus objektiem, kuri nav veikti vai nav izdarīti. Es domāju, ka tas notiek joprojām. Un svarīgi ir tas, ka tas notiek tāpēc, ka valstī trūkst arī regulējums, finanšu regulējums par to, kāda ir minimāla informācija, kas iekļaujama rēķinā, kāda ir informācija sniedzama rēķinā par izmantotiem būvmateriāliem un kāda veida tiek nodrošināta šo rēķinu un būvmateriālu kontroli. Un tas ir vēl viens no virzieniem, kur noteikti mēs
kur noteikti mēs iesim. Tālāk par ļoti interesantu jautājumu saistībām ar administratīvo slogu. Viennozīmīgi tas, ar ko mums vajadzētu rēķināties, ka nākotnē ir saistīta ar elektroniskiem risinājumiem, dažāda veidā IT risinājumiem. Un tieši tāpēc mums ir jāstrādā visiem kopā, jums sudzoties par būvniecības informācijas sistēmu, man labojot kļūdas būvniecības informācijas sistēmā, lai mūsu rīcībā būtu tāds rīks, ko mēs varētu izmantot arī birokrātijas mazināšanai, lai dokumentus varētu iesniegt elektroniski, sagatavot elektroniski un tā tālāk. Un man liekas, šodien Lietuvas kolēģi arī demonstrēja, ka ir valstis, kur tā sistēma tieši uz to ir vērsta un tieši tā darbojas. Tāpat šī informācija, kas uzkrājas būvniecības informācijas sistēma, ir ārkārtīgi vērtīga priekš tādas tālākas sintēzes un analīzes. Un te pie analīzes daļas es gribētu pieminēt arī būvniecības valsts kontrolas biroju, jo tā funkcija nav tikai biedēt ar savu klātbūtni Rīgas cirku, bet nedaudz vairāk palīdzēt pašvaldībām, palīdzēt pasūtītājiem saprast, kādā veidā būvniecības likumdošana darbojas un kādā veidā savas tiesības var viena vai otrā būvobjektā aizstāvēt. Un tieši tur mēs redzam lielāku paradigmas maiņu, ko nozīmē valsts kontrole. Valsts kontrole nenozīmē tikai un vienīgi sodu, valsts kontrole nozīmē primāri konsultāciju. Tālāk, it kā es neesmu minējis pamatnostādnes, bet es daru to diezgan apzināti, jo tas, ko es jums tikko nolasīju, ir pamatnostādņu saturs. Tie ir tie virzieni, kur mums ir jāapraksta, kuriem mums ir jāanalizē un par kuriem mums ir jādiskutē. Un ir apzināti skaidrs jau tagad, ka ir lietas, par ko būs ļoti grūti vienoties. Kādam gribēsies kādu citu regulējumu iepirkumā, kādam negribēsies. Kādam gribēsies kādu īpašo klasifikācijas sistēmu, kādam gribēsies kādu citu. Bet tieši tāpēc mums būs jāpieņem fakts, ka mēs dzīvojam demokratiskajā valstī un mums ir jāpanāk kompromiss. Vai arī balsojuma ceļā priekšroku ņems tie, kur ir vairāk. Un priekš tā mums ir izveidota būvniecības padome, kur 15 labākie pārstāvji no būvniecības nozares un labākie tādā ziņā, ka viņi paši sevi tur ievēlējuši, varēs lemt par to, kādā veidā virzīt vienu vai otru procesu. Tas ir būvniecības nozares balss, un tā balss, ko es noteikti respektējuši visās savās darbībās. Un man liekas, tas ir ārkārtīgi svarīgi, ka Latvijā pāriet uz sadarbību ar nevalstiskām organizācijām tādā veidā, ka mums nav 15 vai, teiksim, uz šo fórumu pieteicas 25 nevalstiskas organizācijas. Nav iespējams sadarboties vienlaikus ar 25 nevalstiskām organizācijām, strādājot pie viena teikuma vispārīgos būvnoteikumos, jo to darbu nekad nevarēs pabeigt. Un tieši tāpēc būvniecības padome ir tā nozares balss, kas apkopo visus viedokļus un ko ir vērts klausīties ne tikai mums, bet arī pārējām institūcijām. No pamatnostādnēm arī veidojas regulējums. Es esmu idejas piekritējis, ka sākumā ir jāsaprot, ko mēs gribam panākt, un pēc tam grozīt fundamentālu likumdošanu. Tas nenozīmē, ka mēs nelabosim kļūdas vai kļūmes esošajā ietverā. Ir lietas, kuras ir jāsalabo, kuras ir pierādījušas neveiksmīgas, ir pierādījušas kļūdainas, un tas ir jādara. Bet tad, kad mēs gribēsim fundamentāli padiskutēt par likumu vēlreiz, es viennozīmīgi esmu piekritējis tam, ka sākumā mums ir jāvienojas pamatnostādnes, kā tieši mēs to redzam. Un noslēgumā liels paldies Pēterim. Viņš ir ārkārtīgi izturīgs cilvēks tādā ziņā, ka atnākt uz valsts iestādi un pa gadu nesajukt prātā, tas ir viennozīmīgi ļoti liels panākums. Bet daudz lielāks panākums ir tas, pirms gada mums nebija īsti biroja, pirms gada mums nebija organizācijas, tagad mums tāda organizācija ir. Tā organizācija ir nokomplektēta, tajā strādā konkrēti cilvēki, tā strādā ar kļūmēm, tā strādā ar atsevišķām kļūdām, un tas ir normāli, jo
piedodiet, jūs piedotu arī savam bērnam, kad viņam ir 1 gads. Mums ir iestāde, kura ir tikai 1 gadu veca. Un jā, tā kļūdīsies. Bet esamība un cilvēka esamība tajā, un arī Pētera esamība tajā nodrošina, ka mēs mainamies. Mainamies salīdzinājumā ar to, kas notika pirms 2 gadiem. Un tas ir ļoti svarīgi. Bet, kolēģi, galvenais savstarpēja cieņa, valsts cieņa pret nozari, nozares cieņa pret valsti nodrošinās mums daudz lielākus panākumus nekā tas, ar ko mēs nodarbojamies pirms 2 gadiem. Paldies! Paldies! Jurijs Spiridonovs. Vai Pēters vēlās vēl piebilst, ko šajā jau gandrīz pusnakts stundā? Es tikai gribētu visiem vēlreiz izteikt lielu paldies, kas izturēja līdz galam, kas piedalījās ar saviem viedokļiem un arī, protams, vienmēr kritiku. Arī birojs no savas puses, un tas jau, ko Jurijs saka, mēs esam gadu veci. Mēs esam arī pieļāvuši kļūdas, kā jebkurš, kas kaut ko dara. Un ejam uz priekšu. Un tas tie galvenie akcenti, ko Jurijs ir iezīmēja, tie ir tie, kas arī paudīs mūsu darbu. Mēs esam birojs, kas pasūtītāji tanī mirklī, kad viņš sadūšojās veikt būvniecību šajā valstī, paņemsim aiz rociņas un izvadīsim cauri tam būvniecības procesam, lai viņam tiešām pa ceļam nedodara pāri. Ja? Un skaidrs, ka šis tirgus kopumā ir par viņu jārūpējās, un tāpēc mēs esam radīti. Ja? Tā kā paldies vēlreiz visiem, un man noteikti liels paldies arī ir saviem darba kolēģiem, kas skatās šo te pasākumu ar ēterā, bet viņi ir tie, kas ikdienā dara to savu darbu. Mēs esam komanda, ja? Visi kopā kā viens vesels strādājam un arī palīdzam jums, lai šī vide kļūtu arī labāk un labāk. Paldies jums!